negribās kaut kur nost pie dubļas. Un tad tā var ķert. Varbūt pieteikumu ko. Nekusties! Izskatās uz tām avīzēm, bet citādi es nevaru atļauties pirkt zaķu un barību. Sēžties vien. Mūsu raidījuma tēma faktiski ir lielā politika, bet lielā politika bez tādas pamatiem un faktiski cilvēka katra dzīves un mājvietas jau nemaz nevar sākties. Un kad jūsu dzīve un šajā mājā ir sākusies, kā tas ir bijis? Protams, arī mūsu mājā. Kad visā valstī sākās politika, tad arī mūsu mājā sākās, jo vīrs ļoti gribēja arī pats ņemt dalību tais procesos, kas sākās 88. 89. gadā. Un es sapratu viņu un, protams, piekritu un līdz ar to arī pašai nepiedaloties biju iesaistījusies visā tajā atmodas laika procesos. Un es domāju, ka arī personīgi nepiedaloties, ja es palīdzu cilvēkam, sevišķi vīram, tad arī manas darbs it kā būtu, vai ne, jo tas attālums līdz Rīgai ir tik liels, ka paiet laiks ceļā, paiet laiks vēl, ja citur jābrauc. Un tomēr mūsu īstās mājas ir šeit, lai gan mēs
visu savu apzinīgo mūžu esam pavadījuši Rīgā un nodzīvojuši. Labi, ka tur mums dzīvo bērni, un tad vīrs varēja daļēji dzīvot Rīgā un daļēji šeit. Kā jau es teicu, tomēr īstās mājas mēs uzskatām šeit Baltažēnus. Tā, skatoties, teiksim, uz viņa to dienas režīmu, uz gaitām, uz pārdomām, kā ir, kāds ir, teiksim, viņam tas ritms, darba ritms? Ir tāds kaut kāds ļoti konkrēts, ļoti skarbs, bet... Tā īpaši izplānot viņš nevar, jo daudz, kas atkarīgs ir no dažādiem uzaicinājumiem. Mājā viņš galvenokārt ritmu var ieturēt tikai mājā dzīvojot, tad viņš raksta. Un tas dienas režīms ir tāds, ka, piemēram, ziemā, protams, lielāko daļu telpās un raksta, bet vasarā katram jau gribas ārā, svaigā gaisā, tas pirmkārt un otrkārt. Tas dārzs, kas šeit apkārt mājai mums ir, arī prasa daudz darba, jo tehnika mums nekāda nav. Un zāli viņš pļauj ar izskapti visai mājai apkārt. Un mans ierocis ir arī lāpsta kaplis un tādi stīkie instrumenti. Mums gan ir 8 hektāru zeme, āramzeme, bet praktiski pēdējos gados mēs viņu nevaram izmantot, jo, lai viņu apstrādātu ar traktoru, tad mums ir 10 km attālumā jāpasūta traktors, vai ne, tas jau maksā, lai apartu, visu sagatavotu, iesētu un novāktu. Tad pēdējo reizi mēs teicām, kādus jau 5 gadus atpakaļ, ka mēs bijām iesējuši miežus, tad mēs teicām, ka mēs esam izaudzējuši bez zudumiem. Tas jau bija panākums. Un no tā laika mēs esam spiesti, iesējam āboliņu tā, lai tikai varam nopļaut, lai izskatās pieklājīgs dāliens. Un tas ir viss. Jo tā kā daudzi zemnieki Latvijā sūdzās par to šodien neizdevīgo zemniekošanu, tad uz tik mazas platības kā 8 hektāri, tad praktiski neko nevar arī audzēt. Tas tā jāpieņem jūsuprāt, tas tā būs arī latviešiem turpmāk vai? Nē, es domāju, tā nevajadzētu gan būt. Es šodien dzirdēju par rādio, ka teica, ka Latgalē it kā 25% āramzemes stāv neizmantota, bet Cēsu rajonā 75% neizmantota zeme. Es domāju, ka tas ir ārkārtīgi nepareizi un nevajadzīgi un nesaimnieciski, jo... Vai jūs runājat arī par šīm lietām? Visvalds parasti raksta par politiskām, tādām arī vēsturiskām lietām, bet vai iznāk runāt arī par praktiskajām? Jā, protams, jo mēs no savas zemes negribam atteikties, mēs viņu esam legāli iegādājušies, jo tie vecie īpašnieki atteicās gan no vecās mājas, gan no zemes. Viņi pieprasīja kompensāciju. Māju mēs, tā bija tik sliktā stāvoklī, ka mēs uzcēlām paši ar aizdevumu no bijušā sovhoza. Un tagad mēs esam ar visu norēķinājušies, tā ir mūsu. Un, protams, zemi mēs gribam paturēt, bet šobrīd mēs neredzam iespēju, kā viņu varētu izmantot. Šobrīd visiem uz mēles un droši vien arī ausis visiem ir pie radioaparātiem, viss seko līdz vēlēšanām. Ko jūs redzat par Latvijas prezidentu? Prezidentu, jā. Es dzirdēju par radio, ka pēc trešās balsojuma kārtas vēl neviens prezidents nav ievēlēts, vai ne? Mēs ar Visvaldi uzskatām, ka no patreiz izvirzītajiem prezidenta kandidātiem mūsuprāt vispieņemamākā būtu Vaira Vīķa Freiberga.
jo viņa ir izglītota, viņa ir zinoša valodās daudzās, pārvalda daudzas valodas. Viņa ir strādājusi tādos gan amatos, gan ceļojusi pa pasauli un daudz redzējusi ar lielu pieredzi, jo, lai pārstāvētu kādu valsti un būt prezidentam, es domāju, ka ir jābūt cilvēkam vispusīgi izglītotam, inteliģentam un arī tādam, kas pašai tautai būtu pieņemams un vēlams. Un lai neņem jaunā iepriekšējais prezidents, bet viena vēstule, kas bija publicēta avīzē Diena, viens lasītājs izsakās tā: nevajadzētu ievēlēt prezidentu Jefiņu numur 2. Tā bija Dienā. Kādas ir jūsu dienas, kā jūs rūpēties par puķiem un kāda ir jūsu izvēle, teiksim, uz skaistām lietām? Man ļoti patīk skaistas lietas, patīk skaistas puķes un ielieku ļoti daudz darba. No rīta ceļoties, ja viss izēja dārzā, ka ezers vēl ir rāms un kluss un spogulis ir tāds kā virs ūdens. Un tad ir brīnišķīgi pastaigāt pa dārzu un rīta svaigumā apskatīt, kā puķis jūtās. Un man ir, pie mums braucot ciemiņi, ir uzsvēruši, ka patīk mans dārzs daudziem, un mēs pat 97. gadā piedalījāmies valsts mēroga konkursā par sakoptāko lauku sētu. Tur bija vairākas grupas par daļdārzu, par sakoptāko lauku sētu, bez lauksaimnieciskās ražošanas un par sakoptāko lauku sētu ar lauksaimniecisko ražošanu. Mēs bijām tajā grupā bez lauksaimnieciskās ražošanas un iekļuvām starp 3 godalgotajām vietām republikā. Tā ka arī komisija laikam novērtēja, ka ir ielikts darbs, un tad tas dod gan arī vēl lielāku stimulu un gribas celties vēl agrāk no rīta un gulēt aizēm, kad jau ir pavisam gan arī vai satumsis, un tad ir tā, ka kad ja vannas istabā un nomazgājies, tad tev vairs nav spēka aiziet līdz gultai. Jo diena paņem it sevišķi karstas dienas, un ja visu dienu saulē, tad tiešām paņem daudz spēku, bet kad atpūšās un iznāk atkal no rīta, un atkal tas brīnišķīgais skats un panorāma, un apskaties uz gaiziņu, un apskaties uz ezeru, un pa dienu aizējam nopeldēties, tad jau. Ko jūs domājat par to torni, piemēram? Tornis ir briesmīgs, pa gabalu to neredz, bet piebraucot viņam tūmā, tas rada tādu bīstamības sajūtu, jo tur kāpt pa tām trepēm augšā jau ir bīstami, es uzskatu. Un, protams, nedara arī godu Latvijai, jo tas ir laikam jājauc nost. Ja mēs runājam par Visvaldi, atgriežamies par viņa rakstura īpašībām, par viņa spējām, teiksim, sakoncentrēties darba spējām, ko jūs visaugstāk vispār vērtējat, tā, sekojot līdzi un esot blakus? Es domāju, ka tiešām viņa darba spējas ir lielas un koncentrēšanās arī ir liela, jo pa laimi viņš var no jebkuras vietas, vai strādājot dārzā, vai citādi, kas nav saistīts tieši ar rakstīšanu, viņš var pēc minūtes piesēsties pie rakstām galda un uzreiz iejusties tai darbā, ko viņš sāk, vai lasot, vai mācoties, vai tieši rakstot. Un es domāju, ka tas ir tāda laba īpašība,
jo viņam nav vajadzīgs ilgs laiks, lai pārslēgtos no viena darba uz otru. Un ja mēs tā ejam gulēt no 11 līdz 12, un viņš ir iekarsis darbā, studējot materiālus vai rakstot, un es viņam atgādinu, ka laiks būtu nākt gulēt, tad viņš arī uzreiz var pamest savu rakstām galdu un saka, jā, režīms jāievēro, es nāku gulēt. Jo es uzskatu, ka tomēr, ja cilvēks ir tādā režīmā, daudz maz no rīta zināmā laikā pieceļoties un arī maltītes ieturot vienā un tai pašā laikā, tas organismam nāk pa labu, jo, ja tā haotiski cilvēks uzvedās, tad arī es domāju, ka viss organisms ir varbūt tā neprot sevi saturēt. Tuvojas Jāņu nav neviena, bet Visvaldim ļoti patīk Jāņus svinēt, un mēs visiem saviem paziņām, draugiem un radiem esam teikuši, ka mēs Jāņos vienmēr esam šeit mājās, jo šeit ir tik skaista vieta, ka ļoti daudzi vēlas atbraukt un te svinēt ar mums Jāņus kopā. Un tā, ka mēs vienmēr esam mājās un īpaši nelūdzam, bet kas vēlās, tie var atbraukt. Un ir bijuši ļoti daudz cilvēku, citreiz ap 30, 40. Vienu gan bija visi skandinieki bija atbraukuši un ļoti priecīgi bija un ar īpaši tādu Jāņu rituālu piepildīja visu šo pagalmu, vai ne? Un ir bijuši cilvēki arī no Amerikas un no Austrālijas ir bijuši tā sagadījies. Un no Kanādas visiem ir ļoti paticis un tā, ka mēs vienmēr svinam Jāņus. Kā jūs pašiem ar tāliem ceļiem ir būts un padomā arī kaut kas? Neteiksim, ka mēs pārāk tālu esam bijuši, bet esam bijuši Zviedrijā un pagājušajā vasarā, jūlijā 10 dienas bijām Briselē, kur Visvaldi komandēja lauku avīzi, lai tur bibliotekās savāktu materiālus par dažādiem likumiem, kas patreiz Latvijai tikai top un tā izzinātu sīkāk patreizējās Eiropas Savienības valstu tās nostāja kāda viņiem ir etniskajos jautājumos un dažos citos. Un tad mēs bijām 10 dienas Briselē un vēl tālāk aizbraucām līdz Brigei, ļoti jauka, veca pilsēta ar skaistu arhitektūru. Tur pavadījām 1 dienu. Un tālāk neesam bijuši. Kas vēl tā patīk? Noteikti arī māksla, noteikti. Jā, protams. Kad dzīvojām Rīgā, mums bija Dailes teātrī un toreizējā Drāmas teātrī bija abonementi. Redzējām katru izrādi, tagad ir tā, ka pa vienam varam aiziet, lai gan pat bija izdevība noskatīties jaunāko Dailes teātra izrādi no Saldenās pudeles, kas ļoti jauks iestudējums ir. Un citreiz aizbraucam, esam bijuši Ērgļos Braku muzejā, kur uzveda Skurvadienas Silmačos, tāda brīnišķīga tāda brīvdabas izrāde. Īstajos Silmačos tur neesam bijuši, jo viņi rāda tieši 23. jūnijā, un tad tas ir Līgo vakars, un tā, ka mēs esam parasti visiem teikuši, ka mēs esam mājās Līgo vakarā, tad tā aizbraukšana tā apgrūtināta. Šī vasara jau tāda ieplānota vai nav īsti? Īpaši pasākumi nekādi mums nav plānoti. Un domājam tā, ja izbrauksim tepat pa Latviju kādas 2-3 dienas, kur neesam vēl bijuši, tad, bet nekur tālāk un citur neesam tā domājuši braukt. Pagaidām, cik? Teicām, ja būs uz to.
arī tur uzkavējāmies. Tā. Jā, pirms vai pēc? Jā, tas nebija mūsu tāds prasība, bet to tiešām izdevies. Es teicu, bet varbūt, ka nevajag, ne? Viņš saka, vajag, un varētu būt arī ne pēdējo gadu bildi, un tad mēs izvēlējāmies iepriekšējo gadu bildi. Vēlāk es ko pārdomāju un nepalika pie tā nosaukuma, jo varbūt, ka gluži nav eseja, bet ļoti daudz ir citu cilvēku. Arī vērā to, ko Čaulis pats ir teicis, tad tāds kompakts, sagrupēts citu cilvēku un pasaules slavenu cilvēku domas nav slikti, ka ir sakoplots vienā grāmatā un kādreiz vajadzīgas atšķirstās konkrēti. Nospied vēl stop pogu. Stop. Oi. Normāli. Es jau filmēju. Uz augšu un taisni, lai tu noturētu.
Bišķi pagrimda dziļāk. Bišķi visu tāpat kā ir, bet dziļāk drusku. Drusku, o. Un tā atpakaļ. Lēnītēm tā. Labi. Tā ir. Es paturu tur, spied uz leju. Paspiest. Fokus viss spiest ārā. Kustās baigi. Super, jā. Zinu, es iepeļīšu auto arī drusku. Droši vien vajadzēja. Nu. Helis uz muguras. Draugs, citreiz pils kā kuru gadu pagājuši gadu lietas. Sveicināti. Sveicināti Rīgā. Jā. Izraels sūtnis lūdzu ierasties pie tāds gadienas. Neatteicu pa latviešu leģionietu runu. Nu tad jā, laipni jāiet iekšā. Nu, ko tu iekšā? Nu, es jau vienmēr saku, viņi jau laikam nedusmo. Inesīta, nu, ko tu darīsi? Armijas virsnieks ap 40 gadu vecs, vēl ļoti tāds vīrišķis. Es neuzbāzos jautājumu, šodien viņš tikai runāja. Kāda bija pašam ieiešana lielajā politikā? Pašam ieiešana lielajā politikā uz tautas atmodas viļņu bija taču pilnīgi dabiska. Es biju audzis tādā ģimenē un nacionāli noskaņotā, un tā vēl leģions un tā tālāk. Un, nu, pretestība padomu varēja tādā ziņā kā pretīm runājošs disidents tikai padzīts no augstskolām, no Zinātniskā institūta, tā kā atnāca šis laiks, ko tik ļoti es gaidīju, es dabiski nekā citādi nevarēju, kā tūlīt ieslēgties šeit pat Madonā Tautas frontē. Un Tautas fronts, kā jūs ziniet, pirmās domas delegāts no Madonas un turēja tajā atklāšanas kongresā to runu. Pēc 4,5 gadiem Tautas frontē Visvalds Lācis pievērsās LNNK, bija valdes priekšsēdētājs 1991. gadā priekšsēdētājs, vēlāk Lāča kungs no lielās politikas aiziet. Lielo politiku jau tad, kad es biju LNK
priekšsēdētājs 91. gadā, kad viņi vēl nebija apvienojušies ar Tēvzemei un Brīvībai, tad nevis uz papīra, bet mums bija datorā visi tie dati. Bija gandrīz 12,000 biedri. No sākuma valdes loceklis šeit Madonas nodaļas nodibināja LNK ar uzsaukumu starā atnākt uz kopējo sanāksmi. Tad valdes loceklis un pašās beigās arī priekšsēdētājs. Nu tad pamazām es piedzīvoju to vilšanos lielajā politikā. Ņemiet vērā, tā vilšanās nebija tāda, ka es netiku augšā, es jau biju tajā augšā. Es jau varēju iet arī 5. saimā no LNK, un es tur būtu bijis, jo man jau būtu viena no vadošām vietām, ja ne pirmā tai sarakstā. Tā vilšanās bija tāda, ka es sapratu, ka tāda rakstura kā cilvēks, kā es, pirmkārt neder lielajā politikā. Lielajā politikā vienmēr ir nepieciešami zinām kompromisi ar savu sirdsapziņu. Savus uzskatus balstoties uz vēstures faktiem Visvalds Lācis pauž grāmatās. Sērijā Otrais pasaules karš vai Vēlreiz zem Krievu zābaka šovasar izdotajā esēju grāmatā Dzīves pārdomas. Un tā rodās strīdi, naids, apmelošana, un tas arī notiek presē, un es to ļoti sāpīgi pārdzīvoju, izjūtu. Un arī dzīves biedrē bija grūti, viņi jau praktiski man tos 4 gadu mājā ļoti maz redzēja. Nu, vieniem kaut kur ceļā, Rīgu vai Valmieru, Daugavpils atpakaļ, un tad es nolēmu aiziet. Un kā ir šobrīd, ko var teikt? Šobrīd es nožēloju tikai vienu lietu, proti, ka mums šī atjaunotā valsts, šī neatkarība priekš manis atnāca vismaz vien pārdesmit gadus pa vēlu. Tad, kad es sāku rakstīt pirmos rakstus, pirmais raksts no patreiz 219. man ir starā, mans viedoklis. Un drīz pēc tam es sapratu, ka es varu atļauties teikt šos vārdus. Es spēju rakstīt kā brīvžurnālistam, un tagad man ir 7 grāmatas un 219 rakstu, un es esmu laimīgs ar šo darbu. Ar šo darbu nevar tikt ne turīgs, ne bagāts, bet vismaz pie pensijas klāt iztikt, nodrošināt, un brīvs cilvēks, un es rakstu par to, ko es zinu. Es varu teikt bez pārspīlēm, jūs bijāt man augšā manā bibliotekā. Es nemitīgi krāju šīs grāmatas un krāju zināšanas, man ir šī zinātņu kāre, kas manī bija iekšā un kas bija apslēpēta. Es jau arī padomvaras laikā daudz lasīju Madonas bibliotekā, to jau mūsu bibliotekārs zina. Un tagad ir nevis zināšana izlikšanās pēc, bet ir angļiem šis jaukais teiciens happy is a man who is his own boss. Laimīgs ir tas cilvēks, kas pats sevi kungs saimnieks. Es esmu pats sev kungs saimnieks savā mājā, redziet, skaistā dabas vietā, un es daru darbu to, kas man patīk. Patīk darbs ir dārzā, patīk darbs pie grāmatām. Nu, pa vēlu tādā nozīmē, ka man 75 pilni un 76. dzīves gads. Nu, un gūsim godīgi redzes spēju drusku mazinās. Tā tas dīvaini sakrīt. Sirds, plaušs, kājas ļoti spēcīgs. Es pasniegu zinu, es aizēju uz vestienu bez grūtībām. 10 kilometri arī ziemā atnāk atpakaļ. Bet dzirde, redze, visi tādi faktori, vecuma ietekmes faktori, kas nav atkarīgi no dzīvesveida, pasliktinās. Nu. Nē, un tomēr es domāju arī tā, it kā šos kilometrus prom no Rīgas, taču visu laiku ir tāds redzes loks un redzes lauks arī par visu, kas notiek Latvijā. Un varbūt, kas tad notiek lielajā politikā Latvijā? Nu, es tam rosīgi sekoju. Tagad nedaudz samazinājām abonēto preses izdevumu skaitu, vienkārši tādēļ, ka arī mūsu dzīve ekonomiski stāv uz vietas. Šis stagnācijas periods neļauj paplašināt. Es visu izlasu sev nepieciešamo. Es esmu 5 Rīgas bibliotekās ar mājas abonentu tiesībām. Tas es paņemu uz mēnesi vai uz 2 grāmatas, un ja tur neviens nepieprasa, es pat ilgāk varu turēt. Es sekoju savā interešu jomā, tas ir vēsture, tautsaimniecība, tiesības, politika, visam jaunākam, kas notiek. Nu, mazāk tagad latviešu valodā, nevis lepnuma dēļ, bet es jau nevaru izlasīt visu vienu to, kas iznāk tajās 4 svešvalodās, kuras es lasu, teiksim, angļu, vācu, zviedru, krievu. Krievu arī iznāk tagad, krievu demokrātu grāmatas Maskavā, Smoļenskā iznāk ļoti vērtīgas. Maz, bet vērtīgas. Tā kā kontakts ar šo lielo politiku un pasauli ir. Šodien arī uzskrēja virsū šķēlēm un zīlēm, starp citu, pie radio namu. Es biju noklausījies pirmo vēlēšanu kārtu
tajā automobīlī, kas man aizved un atved. Es prasu, kas tad ir otrā kārta, kas ir prezidents? Mēs nezinām, viņi man saka. Nu, mēs steidzamies, atvainojamies. Es saku, nu gan jau tad es uzzināšu. Būšot šovakar prezidents. Es esmu lietas kursā pa visu. Kā ir ar prezidentu? Kā liekas vispār šī te vēlēšana kārtība un pats likums kā tāds? Nu, protams, ka es esmu tāpat kā var just lielākā daļa Latvijas cilvēku. Es domāju, ka tā sajūta, ko es saku, tā apstiprinās dzīvē. Jā, skatāmies arī vēstules, arī intervijas lielajā radio, televīzijā, arī šajos reģionu televīzijas raidījumos ir pat tautas vēlēt prezidentu. Es domāju, ka mums ir pienācis laiks un ka tas teiciens, ka tad vajag arī pārskatīt satversmu un dot prezidentam lielāku varu. Nē, tāpat ar visu pastāvošo varu, kas jau būtībā nav liela. Mums jau ir tāda pārstāvniecības reprezentējoša funkcija faktiski tikai prezidentam. Ulmans ir daudz aktīvāks nekā viņam vajadzētu būt, jo viņš jau neko saimā nevar darīt. Atšķirībā no man viņš var likumprojektu tikai iesniegt. Bet ja saima noraida, tad viņš ir tādā pašā stāvoklī kā es. Tautas vēlētam vajadzētu būt, un nesen Iveta Mediņa, varbūt ir pusotrs mēnesis ir pagājis, aicināja man Brīvā Eiropā un intervēja, tā kā jūs man un tieši prasīja par šiem kandidātiem. Nu, ko es tur teicu? Es visaugstāk vērtēju divus cilvēkus, tas arī tur izpaudās, ja vēl tagad viņi nav ievēlēti, bet, nu, protams, tie nebūs tie prezidenti. Amerikas tautieti doktoru Jānu Prietkalnu, nevis tādēļ, ka viņš ir TBLNK biedrs, bet tādēļ, ka viņš ir ļoti zinošs, inteliģents cilvēks, bioloģijas zinātņu doktors, pēc profesijas veterinārmedicīnas fakultāti beidz, bet lasījis lekcijas pasaules lielākās augstskolās 3 kontinentos. Perfekti pārzina 3 tās vajadzīgās lielās svešvalodas. Manā skatījumā ļoti piemērots cilvēks, un es atzinīgi izteicos arī par sociāldemokrātu kandidātu Arnu Kalniņu, ko es pazīstu personīgi. Es viņa padotais biju neilgu laiku un strādāju. Pirmkārt, ļoti inteliģents, ļoti izturēts, pretēji man ļoti savaldīgs cilvēks ar stāju, un galvenais zinošs tautsemniecībā, ļoti agri gados jauns būdams padomu varas gadā aizstāvēja to pirmo disertāciju, zinātņu kandidātu disertāciju, un drīz pēc tam arī vēl bija ļoti jauns to otro pakāpu habilitātu doktora disertāciju. Viņš tagad arī profesors un doktors. Es domāju, ka tāds cilvēks, kas tautsemniecību pārzina, un viņš arī tāds, kas zinātkārs un seko visam jaunam ārzemēs, ka tāds būtu ļoti labs prezidents. Jā, bet šobrīd skaidrs, ka šie cilvēki nebūs. Kā jūs redzat, kāda varētu būt viņa noderība Latvijai? Atceramies, teiksim, ar Jerumanu piemēru, jā? Tie, kas netiks? Jā. Nu, Prietkalns jau ir mūsu pārstāvis Apvienoto Nāciju organizācijā. Viņš diplomātiskā dienestā ir, diplomāts maina. Ir bijuši kritiski vārdi par viņu, ka viņš ir pārāk patstāvīgs. Lūk, es jau presē sekoju ar šīm lietām, ka dažreiz viņa viedoklis nav it kā tāds, ko Valds Birkaus gribētu, bet es domāju, ka tas nav nekas slikts. Gan jau viņam darbs būs te mūsu ārlietu resorā. Un Kalniņš ir Saeimas deputāts Ārnis Kalniņš un zinošs tautsaimnieks. Viņš arī ir padomnieks Latvijas Hipoteku un Zemes bankā, tā cilvēki jau nezudīs. nezudīs. Kā jums pašam, kādi plāni, kādi ir uzstādījumi šobrīd, pie kā strādāt? Kārlis Ulmans saka, cilvēkam vajagot mazāk runāt par plāniem, bet daudz runāt pēc tam, ka kaut kas jau padarīts. Mēs varam runāt, kad ir jau izdarīts. Jā, varam, ziniet, ir Ines, neapšaubām tas ir liels prieks un panākums. Pirmā grāmata no sērijas Otrais pasaules karš iznāca nepilns 7 gadus atpakaļ, tagad šī sērijā ir iznākuši 5 grāmatas. Un es varu teikt ar panākumiem, jo 1. un 3. daļa, piemēram, ir pilnīgi Latvijā izpārdot. Man pat meklē zvanu, kur būs. No 2. izdeva lielākā metienā un nav tik interesanti uzrakstīta. Tā vēl ir, bet 4. ir atstājusi izdevniecības jumā un nolikta un tikai Rīgas veikalos. Tagad pat iznāca mēnesi atpakaļ 5. Varētu teikt, bez lielības agri vai vēl viņas tiek pārdotas. Grāmata politiskā, tās 5 vēstures vai vēlreiz zem Krievu zābaku. Īstenībā bija lielas sekmes, kaut gan presa par to kaunīgi klusēja, tā ir viņas darīšana. Latvijā rēti ir bijis tāds gadījums mūsu neatkarīgā jaunajā valstī, ka grāmata piedzīvo dažu mēnešu laikā 2 papildmetienus.
pirmo un otro vispār jau ļoti ātri. Tagad tas, kas ir plauktos, tas ir 3. Protams, tas atkal viss sagādā gandarījumu prieku, kad tavs grāmatas iet, bet lielu prieku sagādāja grāmata, kur iznāca pagājušā sestdienā. Mēs abi dzīves biedri bijām atkal uz tā saukto grāmatas atvēršanas dienu, kaut gan izdevniecība nebija domājusi, nebija padomājusi to, ka tik karstā Sutoņā tur nebūs 10 no rīta cilvēki Rīga. Jūrmalā vajadzēja. Jā, Jūrmalā jūs pareizi teicāt, kaut kur kādā lido jūras malā tos atvēršanas dienu, jo bija milzīgs karstums, Rīga bija kā izslaucīta. Bet, nu, pa ko es priecājos, šīs izdevniecības vieda vadītājs Aivars Garda sarunāja man un piekrita, ka es izdot, tas ir pirmās esejas, tā nav politiska grāmata, tur ļoti maz pa politiku, nu, ja runā pa darbu, tad pieskāries bezdarba jautājumu. Tās ir tiešām esejas un saucās dzīves pārdomas, un ievadā es veltīju ļoti atzinīgus vārdus savai dzīvesbiedrei, kas tepat blakus ir, un tā ir patiesība, es uzrakstīju, ka ja nebūtu viņa, tad es nebūtu varējis nepilni 7 gadu laikā 7 grāmatas un šos 219 rakstus publicēt, jo man jau mājā nekādas rūpes nav. tikai, nu, cik pats grib sakopt to dārzu un visas mājas rūpes noņem, un es varu iet tur augšā tais skaistajā darba istabā, ko šoziem uzbūvējam strādāt. Un tas ir eseja krājums, nu, piemēram, tur ir izturība darbā, neatlaidība, vai darbs ir viss cilvēka dzīvē, ir vai nav talants kādā darbā, kā to izšķirt, darba mīlestība. Tad ir pienākums, skaudība, meli, naids, savaldzība, sabiedrības uzskati, dzīvība un nāve, kā pretstati, reliģija, man reliģiskie uzskati. Varam teikt, ka šis nosaukums dzīves pārdomas atbilstam. Tas ir tas, ko es esmu pārdomājis un 75 gados caur sevi samalas izlaidis. Un tomēr cilvēki ne tikai grāmatas, bet arī meklē klātienē tikšanās. Šodien pat bija Rīgas brauciens. Kas tas bija? Tā bija tāda jauna pavisam iespēja? Jā, nu, protams, ka neslēpšu, ka šie meklējumi, nu, ap 300 vēstules gadā. Un arī telefonus man būs tikpat daudz. Ka tie jau cilvēkam ir vajadzīgi un uzmundrina, tas ir jebkurā darbā. Es domāju, sētnieks arī priecīgs kādā lielā pilsētas mājā, ja viņa cilvēku uzslavē, ka viņš labi padarīs savu darbu. Un man ar tāds ir vajadzīgs. Bet tikai tie ir tik daudz, lai, nu, ja kāds dzird, lai neapvainojas, ka es sevišķi jau no pavasara līdz vēlam rudenim nemaz nevaru visus šos uzaicinājumus kaut kur doties, nu, uz jautājumu atbilžu vakar vai man pašam stāstīt, jo tad es gandrīz mājā nebūtu. Šodien tas nebija nekāds ārkārtas gadienas. 2 reizes man bija uzaicinājis pie sevi Izraēlas vēstnieks, Ben-Hurs, abas pirmās reizes sakarā ar Latviešu leģionu. Ļoti zinošs cilvēks pa Latvijas vēsturi, es pārliecinājos pirmās 2 tikšanās reizēs ar viņu. Un vakarā viņš piezvanīja, ka Rīgā ir atbraucis viens no Izraēlas, viņš gan teica, kinorežisors, bet šīs dienas sarunā šis cilvēks apmēram 40 gadu vecs, bijušais Izraēlas specdienesta speciālo vienību virsnieks, to viņš neslēpa. Vairāk runāja pa vēsturi un ļoti sīki pa leģionu lomu. Viņi neuzbruka, vai leģions arī piedalījies šai sauktajā holokaustā vai nav, un kāda ir bijusi mūsu nostāja pret ebrejiem, un mana 17 gadu vecumā, 41. gadā, kad ienāca vācieši, un ka mēs liela daļa Latvijas iedzīvotāji apsveicām vāciešu kā atbrīvotājus no baigā gada briesmām. Nu, tā bija 2,5 stundu saruna, un tā kā viņi manam pieprasījumu man atvest un aizvest piekrita, tā bija patīkama sajūta. Es Rīgā nekavējos tur sevišķi daudz. Viņš pierakstīja to, ko viņš vēlās, un solījās pat vēl kādreiz atbraukt. Bet par šo filmu režisoru darbu, to, ko pa telefonu teica sūtnis, viņš nerunāja. Nu, es arī neuzbāzos. Nu, kādēļ cilvēkam prasīt, ka kaut kā savādāk. Bet viņš man speciāli gaidīja. Un tur vēl bija viens Latvijas ebrejs, nepilnu gadu vecāks pa mani, dzimis un audzis Rīgā, dzimis 1923. gadā, ar kuru kopā pirms tā dialoga ar šo vēsturnieku, ar šo Izraēlas armijas virsnieku, mēs abi
tādās jaukās atmiņās, bet arī pārunās un kontrastos pārunājām to dzīvi, ko mēs esam abi piedzīvojuši līdz 16 gadu vecumam, man, teiksim, līdz Krievu okupācijas sākumam. Daudzas jau no šīm tikšanām, kur kādreiz arī dzīves biedri aizbrauc līdzi, nav nemaz nepatīkamas. Arī šīs tikšanās ar cilvēkiem, ar ļoti daudziem jautājumiem. Man sevišķi patīk labāk, ka man jautā, nekā es pats stāstu. Tās ir ļoti patīkams, jo sevišķi tādas jautājumu atbilžu vakaros, bet tie nāk vienmēr paši kā sev, kā piedevu arī pēc, ja man sauc kādu lekciju lasīt, var just visu to tautas noskaņojumu. Tur dažādi tie jautājumi. Kāds šobrīd liekas tautas noskaņojums? Kas tad ir aktuālais? Ja? Kas ir tautā aktuālais? Tā prezidenta vēlēšana jau faktiski nav nekāda aktuāla. Tas tik tāds, varētu teikt, dienas kliedziens. Lielāko daļu cilvēks, kur visur es esmu bijis, un daudz bijis, kā es stāstu beidzamā laikā, daudzās vietās. Valmierā, Cēsīs, Tukumās, Lampē, Liepājā un Jēkabpilī, pat un tā tālāk, un vēl jau būs. Lielākā daļa cilvēks daudzreiz satrauc šī ekonomiskā stagnācija, bezdarbs, satrauc šie ekonomiskie noziegumi, šī valsts apzakšana, kur acīm redzot notiek, un ko es arī esmu spiests apstiprināt ar lielu nožēlu, kā mēs visi gājām, jūs arī atceros, 88, 89, 90 ticējām, vēl nebija mūsu valsts, ka būs valsts. Mēs taču neviens nedomājām, kā tā valsts izvērtīsies tik šāda amorāla. Visvalds Lācis uzskata, ka priekšnoteikums valsts ekonomiskam uzplaukumam ir pavalstnieku morālās īpašības. Ines Andersoni, Mans Pulkstenis, LTS no Vestdienas. Bet taču ir absolūti skaidrs, ka viss tā virsotne lielā daļa ir amorāla. Kā lai pasaka, piemēram, vienu piemēru es pat varētu pateikt. Tagad iesniedz šīs alga deklarācijas visi valdības ierēģi un arī tie, kas ir valsts uzņēmumi. Latvijas kuģniecības vadītājs Kļāviņš, latvietis būdams, iesniedz mierīgi, ka viņa algu pagājušajā gadu laikam 314 000 lati. Un Saeimā neviena partija, arī Jurkāns ar Lujānu, neviens pat neuztraucās un pirksts nepaceļ. Valsts kuģniecība, ņemiet vērā. Cilvēks nopelna 3/3 miljonu latu gadā. Tas ir apmēram tātad pārpa 600 miljonu dolāru gadā. Kuģniecības vadītājs, kur Billam Clintonam alga ir pārpa 200 000 gadā. Es to zinu no amerikāņu avīzē. Repš un viņa vietnieks, Repš pat neatbild, Rimšēvits 88 000 latu, tas būtu kādus 107, 108 000 gadā. Amerikas Federālās bankas vadītājam Grīnšpanam, Ņujorkas ebrejam, Amerikas repšem 135 000 gadā. Un mēs nabagi, un lielāks algas šiem Skokam, Ventspils naftas vadītājam, akcijas sabiedrības, kur 40% akcijas piedarot valstī. Man 2 cilvēki apstiprināja zinoši. Kā pieļauj šie valsts priekšstāži, ka Skokam 310 000 latu gadā? Tā taču ir viss mūsu apzakšana. Un šeit šī amoralitāte, kas man uztrauc un droši vien jūs un daudz, ka viss šī Saeima un viss šīs frakcijas sauktās un partijas klusē. Arī man bijušā Elena Kā nemaz neuztraucās, ka tādas algas ir. Tā taču viss mūsu nauda. Un tai pašā brīdī mēs zinām, ka vienai skolai jumts tek un tur 5000 lati nav un tagad bērndārs skolotājiem nebūs algas. Un šis Linkons navigators 53 000 latu un Bērziņš visu laiku aizstāv Andersonu, Rīgas mērs. Šausmas, kur var nopirkt veikalā pa 35 000 latu un 2 mēneši aizstāv. 18 000 latu kā zemē nosviest. Bet kad tas beigsies? Kad ir sajūta? Ar ko tas beigsies? Kā tā morāla ienāk šajos koridoros? Es visu laiku esmu bijis optimists un cenšos būt arī tagad, bet kādreiz pārņem tā depresija. Kad tā kā jūs sakiet, te jau nevajag nekāda tā ekonomiskā augšupēja jau neglābam jābūt saistītai ar morāli. Un tikko kā sāktos šī morāla augšupēja, tā tas arī beigtos un sāktos arī ekonomiskā augšupēja. Bet es neredzu viņai, es neredzu pastāvošās 6 partijās, pa Jurkānu un Rubiku nebūtu ko uztraukties, tie jau labprāt gribētu, tur jau ir skaidri izteicieni presē, šeit redzēt gandrīz vai padomu savienību atzimstam, tas nav viņiem uzbrukums, tas jau ir no viņu runām dzirdams,
ja ne no pašu Jurkanta, no citiem, varētu teikt, dumākiem, kas to nemāk noslēpt, bet nu tās pārējās 5 partijas. Viņš taču nevienu neprotestē un neuztraucās un neko nesaka un viss šīs algas, viss saliek savus šīs valsts uzņēmuma padomēs, tur viss algas. Es vienu pazīstu no Latvijas kuģniecības padomas, es nesaukšu savu draugu vārdā no šo Andris. 500 latu alga padomnieks. Pēc profesijas ķīmiķis. Es teicu, kuģīt uz mežu parku tu varbūt braucis es. 500 latu, 3-4 mēnesī aiziet. Latvijas gāzē tas pats, Latenergo tas pats, kaut kādās bankās tas pats. Nu tā taču ir tik liela garība korupcija, ka nevar būt. Un visi ieliek un cīnās dēļ šīm partiju vietām, tad atkal šī lieta izgudro valsts ministrs. Tas viss, nu trakot. Palasa Ventspils, tagad bija pašvaldību tiem vadītājiem ar tās algas taču jādeklarē. Ventspilī kultūras nodaļas vadītājai un tur tagad bijušā kultūras ministra Umblī, varētu teikt, aizmuka no Rīgas, nu kā, nu Strujevics, un viņi bija zemnieku saimnības kandidāti, un Strejevicam pieder tas vien bunkurs, tātad liela daļa tur no to Ventspils naftas saistīta. Algas pār pa 1000 latu mēnesī. Nu, tas taču ir tik riebīga alkatība, ka pašiem vajadzētu saprast. Valsts prezidentam, mēs esam nabaga valsts. Kas tur ko brīnīties, ka tik daudz grib būt pat prezidentiem? Nu, tur, protams, tas uz trimstautiešiem neatiecas, jo viņiem tas ir nieks. Tātad Ulmans aiziet pensijā, 500 latu mēnesī, šofers, apsargs, avīzēs. Brīnums, kā ielika. Automašīna ar rezervas daļām pa brīvu, jāmaina rezervas daļas pa brīvu uz valsts rēķina līdz mūža galam un brīvs stab dzīvoklis. Kā lūdzu? Sekretāri, jā, pareizi. Nu, stāties priekšā. Un mēs kliedzam un savā ziņā lūdzamies ārzemē tur palīdzību un viss kaut kas, kādu palīdzību. Tepat netērējieties, te jau tā nauda. Krievu biedriem labāks teiciens, mēs jau visu saprotam, un te krievu vieti iesaka, varujūt bez božna. Un tieši tā, nu bezdievīgi. Nu lūk, tas uztrauc. Vai tāpat tāda Latvijas ar tos 4,5 gadus atdeva ar visu enerģiju, tad jūs ziniet, pa visu Madonas rajonu pagastā izbraukāt Tautas fronti, rīkoja tos mītiņus, viss zālītes pilns, Madonas kultūras nam pilns, es runāju un vēl uz 2. kongresu braucu no Madonas, man ievēlēja 1. ar Bezmēru, Tautas fronte, 2. ar Grīnblatu, viss pilns, Bērzaunē, viss zāle pilna. Tagad taču 20 cilvēku atnāk, ja runā pa politiku, un pareizi, viņi taču visi jūtās piekrāpti. Un tomēr no personībām jūs redzat kādu, ar kuru var runāt kaut vai ar kuru? Nu, Saeimā ir daži profesionāli gudri cilvēki, un man šķiet, ka tādā sakarībā, kā profesionāli gudri runājot un strādājot, es lasu viņu runas, klausos arī kādreiz tieši Saeimas norises, kuriem spīd blakus šai moralitātei cauri arī, tai profesionalitātei cauri arī moralitāte, tāda zinām. Nu, piemēram, akal nevis tādēļ, ka viņš ir Tautas partijā. Jurists Lakstiņš ļoti rūpīgi sagatavo, akcentē, argumentē, bet viņš jau arī nav no visiecienītākiem. Ir tādi cilvēki. Ir. Bet atsevišķi individi jau nevar glābt šo vispārējo stāvokli. Tā jau tā nelaime Saeimā. Tā tad varētu teikt, ne jau visi zogu, ne jau visi blēži, bet šo partiju nostādni skaidrā morāli, jo visi jau viņi to pieļauj. To taču pieļauj visi likumdevēji. Nu, piemēram, lielie kliedzēji bija Kostanda un Tautas kustība Latvijai. Bet tad, kad viņu ielika prezidijā par sekretāri, savu cilvēku, deputāti, sieviete aizmirs viņas uzvārdu. Ka viņi pa 18,000 latu katru sestdienu brauc uz Ludzi pie saviem vecākiem, tad apklus Mauliņš un Kostanda. Apklus, tā vairs nerunāja par to. Nu, tā liekas sīkums, bet 18,000 latu arī. Iedod 18,000 latu Madonas kultūras namu, kāds viņš uzreiz izskatīsies smuks. Bet tas laikam nav nekāds fenomens, ka cilvēki paklūp uz naudu. Kā ir piemēram ar šo, kad neiztur morāli un nodod, teiksim, Nu, visos laikos un visos laikmetos, ja mēs skatāmies tautsaimniecības vēsturē un politikas vēsturē, šeit ir runa tieši konkrēti par politiku, vai ne, kur paklūpa nauda, vienmēr jau ir bijis un visās valstīs, ka paklūpa.
bet ar zinām mēru sajūtu, un tad otrkārt taču jāņem vērā, kāda šī valsts ir. Ja šī valsts ir bagāta, spēcīga, ar valūtas rezervēm, ar nesagrautu karā, ar rūpniecību, ar attīstītu lauksniecību, kādas, piemēram, patreiz ir šīs Eiropas Savienības 15 zemes, tad taču tā situācija ir citāda. Bet ja valsts, kuras iedzīvotājiem mēs skaidri zinām pēc Latvijas statistikas komitejas datiem, tātad oficiālā valsts iestāde 70% uzskata par nabadzīgiem un dzīvo zem iztikas minimumu, tad taču tur jāuzvedās savādāk, ja tev ir kaut kāda minimāla morāla pret savu tautu. Ja mēs būtu tādi kā Dānija vai Zviedrija, tad tur jau vairāk ko zakt un arī atsevišķi gadiem nemaz neman. Bet mums taču nav. Tur jau tas trakums. Jā, bet šo jautājumu es it kā domāju vērst tai ziņā arī, kad dzirdēju, kad nākamā grāmata varētu būt par spiegiem vai taisnību. Un par šo te? Nē, tieši par spiegiem nē, tad drusku nepareizi. Es turpināšu šo sēriju Otrais pasaules karš, nevis tādēļ, ka es gribētu viņus stiept garumā, bet es esmu pārliecinājies, un man ir liels prieks, Madonas bibliotekārs stāsta, ka es katreiz atdodu 2 eksemplārus, ka visi tie eksemplāri ir nodriskāti, tātad cilvēki viņus lasa, tas jau pats par sevi liels prieks. Es vienkārši pagarinu šo sēriju tādēļ, jo es nepārtraukti pagarinu to grāmatu plauktu garumu, kas man svešvalodās nāk no ārzemēm par Otro pasaules karu. Piemēram, pagājušajā nedēļā pienāca no leģionāra Viktora Zemesarāja no Klīvlendas, Amerikā vesela kasta. Un es zinu, ka latviešu lasītājs to nezina. Nu, tādēļ varētu, es teicu, no sākuma būs 6 daļas, es tagad domāju 8, tad es beigsies karš un būs beigsies mana sērija. Bet spiegi būs 6. daļā tādēļ, ka 6. daļā būs jāraksta par lielāko tanku kauju pasaules vēsturē Kurskas, pie Kurskas 43. gada jūnijā, starp citu, tagad 60 gadi tieši, 55, kā tas iznāk, nu vienalga aprit, 56 gadi tātad. Un tur pilnīgi satikās 2 dzelžu armādas kopā viena pret otru dažās dienās, bet tā kauja bija izšķirta jau. Šo kauju izšķīra spiegi. No Šveices ar raidītāju Padomu Savienībai spiegi, kas iekļuva Vācu armijas augstākās un štaba aprindās, pilnīgi paziņoja, cik divīzijas, kurā vietā, kas uzbruks kādu spēku, un tā kauja bija izšķirta pirms tam. Padomu armijas vadība un Staļins visu to zināja, un tādēļ man ir arī ļoti daudz materiālu par spiegiem Otrā pasaules karā, vai nu es šo 6. daļu sākšu ar Kurskas kauju un pateikšu, ka viņi jau bija izšķirti. Un spiegošanas lomu, kā es pārliecinājos, man pavisam 3 grāmatas ir par spiegošanu. Viena daļa gan aizņemts. Nu kādas 20 paši, 13 aizņemts. Jau izkonspektēts. Nevar apiet šo jautājumu, jo lielāka tehnika, jo lielāks cilvēku masas iesaista karā, kā tas bija šī lielākā pasaules militārā konfliktā, kāds bija Otrais pasaules karš, jo lielāka loma ir spiegošanai. Daudz lielāka nekā tur mazas armijas. Ja visu tur iepriekš uzzina un zina, tad daudz kara operācijas jau iepriekš ir nolemtas vai nu neveiksmē, vai uzvarētājiem, lai uzvarētu. Tādēļ 6. daļā būs, nu, es domāju, pusgrāmata būs par spiegošanu. Sakarā tieši ar savu Kurskas kauju. Un kāda ir sajūta par Latviju? Te nesen bija tas skandāls par spiegu, ja? Ko jūs sakat? Nu, tur tā. Neapšaubām, ka Krievija nekad neatstās mūsu mierā, viņu vienmēr interesēs, kas notiek Latvijas telpā, un spiegošana arī miera laikā ir normāla attiecību kārtošana starp 2 kaimiņu valstīm. Bet tas ar to Daugavpilieti, tās ziņas, ko sniedz un pa mūsu zemes sardz un visu, es domāju, ka mēs esam tik vāji un tas tik nesvarīgi ir, nu kas ir salīdzinot ar Krievu kolosu un pat tām divīzijām, kas šeit stāv pie Plēskaus, ja viņš paziņo, kāds apbruņojums ir tur zemesargu bataljoniem Latgalē. Respektīvi to ļaunumu var nodarīt maz, nu un to summu, ko viņš saņēmis $500, tas jau tiešām rāda, ka tur nekas tur nav nebīstams, mums nav vērtīgs. Nu, nodevējs ir, nu cilvēks, Krievs pēc tautības, droši vien simpatizē savai matuškai, un viņš sniedz savas ziņas. Bet viņš jau nav vienīgais, un mūsu nelaime jau tā ir, ka daudz, teiksim, cilvēki pieprasa, varētu pat lietot vārdu kliegt, atvērt šos 7000, nu tos, kas ir tanos maisos. Nu, tas jau neko neizšķirs. Tie, kas nav tanos maisos, tie ir kaut kur augšā, un tos nekad neizdod. Neviens jau neizdod, neviens drošības dienas, ne jau Krievu, ne amerikāņi, ne angļi, nekā, nu, Angļiem kāds likums, laikam, 40 gadu pēc darbošanās vai pēc nāvas. Vai tad šitie jau nekurs nebūs.
tie, kas ir valdības vai aizsardzības ministrijas vai saimā, tie jau nav tā, nebūs tur. Nu, tur 5 bija, bet tiem tur ar kartiņas neviena ziņojuma nav, un tie lielākoties zinātnieki, kurus jau spaidīja, ja tu brauc mājā, nu uzrakst kaut ko, ja tu nākamreiz grib tikt. Tie īsties lielās zivs tur nav, un tās jau ir tās bīstamākās. Te tikai morāls jautājums par tiem pārējiem. Tā. Vai to darbu kabinetu ir nē? Nu, ir kas filmē, godīgi sakot. Jo, nu tā. Tās mums ir dārs darbi, tur uz kartupeļu pakrām, viss. Nu, sajūta lieliski ar skatu uz to gaiziņu un viss pie rokas. Šodien arī atvedu 3 grāmatas. Iznāca tā sauktā melnā grāmata. Jā. Bet varbūt, ka personīgi labāk. Nu, labi iebraukt, bet viņš var nebūt. Nu, iesim, jā. Mums rīt jābrauc. Mums rīt tāpat jābrauc, mums jau, ka nav, te jau tai veikaliņā nekā nav, kad jāēd kaut kas, tad jau pēc ēšanas vien. Jā. Nu, angļu valoda beidzas. Ladies first iemāc pirmā. Tāda vingrināšanās, ka... Tikā arī lāciņi. Nu, variet iedomāties. Un es 6 gadi biju Madonas nodaļas biedrs. Es nebiju ne valdē, ne vadībā, ne konferencēs braucis. Nu, tepat Madoniets. Un mums nodaļas priekšnieks bija cits, Stafēckis un Liepiņš. Un ierakst šitādas lietas avīzē. Tas bija Lauka avīzē? Lauka avīzē, lielākā Latvijas avīzē. Ka Toronto Daugavas vanāk ziedojuši 100 000, vairāk kā 100 000 un vēl pēc tam vairāk. Un Lācim arī tika savs labums. Skaidri nosaukts par koruptu cilvēku. Arī tagad es strādāju bez maksas. Kruspiņš ir atvainojies? Nē, es viņam piezvanīju uz Valgumu, viņš apsolīja, ka Nacionālā Daugavas vanaga pieprasīs, nevis es, jo citādi iznāk, es pieprasu, tad tu taisnojies. Nu, ka es 6 gadi neesmu bijis nesaistīts ar vadību, ne ar finanses lietām, bijis. Tur bija tāds skandāls kādu 5-6 gadu, bet es taču neņēmu dalību, es dzīvoju te Paltužēno. Nu jā, nu te ir tagad mana paradīze. Es sievai saku, sieviņa, es uzkāpju paradīzē, lūdzu man netraucie kādu laiku. Nu, šī paradīze viena daļa smaguma dēļ nonest slejā, pagrabā. Nu, te ir kādas 3000 vienības. Nu, šis viss ir 2. pasaules karš svešvalodās, ko es jums teicu, šie 2 plaukti. Viss, un vēl tas tur lejā. Nu, šis viss ir arī 2 plaši plaukti Latvijas vēsturi no akmens laikmeta, sākās ar A. Aizsilnieks Andersons līdz šejienei žurnālu un vēl te turpinās. Latvijas vēsturi. Un šis viss ir ar galveno, ka te tik svešvalodas pasaules zemju un pasaules vēsturi ar līdz apakšai. Nu, te šeit mapes iznāks grāmata izdevējs jau sarunāts etniskie konflikti cēloņi pasaulē. Pa zemēm sākās ar Abhāziju un beidzās ar Zimbabvi. Nu, darbs ir. Te ir starptautiskās tiesības, šeit ir tautsaimniecība, pie tam viss modernākais, viss beidzamais, jaunākais, es tiešām kā bite vācu kopā. Šeit ir pasaules labākais žurnāls Economist, ko man viens draugs no Amerikas nepārtraukt sūta ar nokavēšanos. Nu, 1 vai 2 mēnešu veci, bet tās problēmas jau paliek. Nu, tālāk vārnīca un specliteratūra. Nu, jā, būtu vēlreiz mūsu valsts 20 gadu ātrāk bijuši, es domāju, ka līdz mūža beigām kāds pārdesmit grāmatas es atstātu aiz sevis. Tagad redzēs, cik redzes spēja atļaus. Nogurst, jā, nogurst acis un nevar tik daudz strādāt. Ko tu darīsi? Jā, pieņem situāciju, kāda ir. Jā, es nekritīšu tādā